Kā veikt pasūtījumu jaunajā ofisā? Aizējam uz mājaslapu maidolife.com. Tālāk labajā pusītē ir cilvēciņš, nospiežot uz kuru viņš prasa jums pierakstīties šajā mājaslapā. Ievadam jūsu vai nu lietotāju numuru vai e-pastu un paroli. Tad esam iekšā. Ko mēs darām tālāk? Ir tepat augšā jūs redzat sadaļa veikals. Ja jums interesē biznesa sadaļa, reku blakus globusam tā ir, kur jūs varat apskatīties gan savu struktūru, gan aprēķinu, gan visu pārējo. Bet šobrīd mums ir svarīgs veikals. Aizējam tur un tālāk liekam grozām. Piemēram, man šajā pasūtījumā būtu vajadzīgi no šķidriem produktiem kolagēni 3 gabali. Tad, ko es daru? Nospiežu 1, redzat, viņš parādās uz ekrāna, 2, nospiežu 3. Tālāk man ir vajadzīgs 1 chlorofils, ielieku iekšā. Tad ir vajadzīgs no kosmētikas, parulēju atpakaļ sadaļa kosmētika, līnija kolagēna, ir vajadzīgs mūsu brīnišķīgais kolagēna ķermeņa sviests. Lieku iekšā. Tālāk es varu pārliecināties, aizēju uz grozu, reku augšā parādās visi manis izvēlētie produkti, 252 punkti, ļoti jauki. Tad es eju tālāk, pārēju pie apmaksas. Viņš rāda, redziet, visu laiku labajā pusē parādās jūsu gros, jūs varat pārbaudīt, paskatīties punktus, naudu, viss ir kārtībā. Reku te ir ar bildēm arī parādīts, ka man ir 1 kolagēns, chlorofils 3 kolagēni, ja? Ja jūs gribat palielināt vai samazināt, lūdzu, spiežam uz plusiņu, būs vairāk, spiežam uz mīnusiņu, būs mazāk. Ejam tālāk, redzam summu, punkti, apstiprinam grozu. Ejam tālāk. Šeit piedāvā lojalitātes bonusu. Man, pieņemsim, šajā brīdī, redzat, te uz leju ir tāda strīpiņa. Nospiežot, jūs varat bīdīt viņu pa labi, pa kreisi, vai nu arī šeit pašā stūrīti ir tāds 3 stūrīts un ar pelīti spiest virsū. Es gribētu paņemt magnīs, kalcijas un B kompleksu, spiežu plus. Redzat, parādās, ka es izvēlējos 1 no 1, un paralēli labajā pusē grozā arī tiek parādīts, ka Fizi Easy ir pielikts pa 1 eiro ar 0 punktiem. Rullējam uz leju, piegādēji. Princips tāds pats, vai nu šeit es bīdu to garo līniju un izvēlos, ja, vai nu te uz 3 turīte spiežu. Es, piemēram, gribētu savā pasūtījumā, gribētu prostik, re, kur viņš ir, nospiežu plusiņu. Šeit es arī redzu, ka 1 ir izvēlēts. Arī grozā paralēli es varu paskatīties, ka viņš ir. Tālāk, virtuālais maks, šeit viņš ir, kur ir skitka za bonusnī bali. Reku te arī es varu izvēlēties daļu no savu pasūtījumu. Viņš rāda, cik ir punkti, cik tas ir eiro. Vai aizbīdot līdz galam, viņš automātiski piedāvās 90% no pasūtījuma. Redzat, no 160 eiro, tad man jāmaksā tikai 16, kas būtu 10%. Punkti saglabājas, tad es spiežu apstiprināt grozu. Tālāk ir jūsu dati. Es gribētu uz savu adresi veikt pasūtījumu. Šeit nospiežot ķeksīti, jūs varat izvēlēties jebkuru datumu. Ja viņš sakrīt ar jūsu pamatdatu, šeit man ir vīra profils, jā, tad nekas, viņš paliek. Ja es gribu kaut ko pamainīt, spiežu šeit sadaļu pamainīt un pamainu. Piegādes veids es izvēlos kurjers UPS, tālāk apmaksas veids es izvēlos karti, ievadu kartes datus, te tagad nerakstīšu, ja, un tālāk šeit, redzat, bija 16,20 plus 1 eiro pa piegādi, kopā 17,20, 252 punkti. Šeit ir obligāti ar zvaigznīti, ka es piekrītu visam, ja, par personas datu aizsardzību un mārketinga informāciju jūs varat likt, nelikt ķeksīti, un tikai tad nospiedīsiet, ka es pasūtu un apmaksāju un izvadīs kā kādreiz. Tāpat būs jāievada, jāapstiprina caur Smart ID, jums tāds ir un viss. Ja kaut kas pusceļā jūs redzat, ka gribat mainīt vai pamainīt akciju, redziet, es varu nospiest šeit, es varu nospiest jūsu gros atkal kaut ko, vai nu pievienot kaut ko, vai aizmirsu, man vajag 2 chlorofilus. Lūdzu, brīvi spēlējamies, ejam uz nākamo, atkal apstiprinam grozu. Šeit, redziet, man palika virtuālā nauda, pabīdu līdz galam, ja, tad izmantoju līdz galam un atkal eju apstiprināt grozu. Vēlreiz pārbaudu, vēlreiz apstiprinu, kad visam piekrītu, ja šeit nevadīšu kartes datus pagaidām un spiežu apmaksāt. Tas ir arī viss.